attieksme pret parādiem. Tātad Pilsoņu kongress jau 2008. gadā, tas bija šīs dziļās lielās dišķibeles laikā, tad, kad valsts sāka audzēt miljardiem liels parādus. Tad bija kaut kur ap 8-9 miljardi parādu. Tad Pilsoņu kongress nosūtīja Starptautiskajam valūtas fondam vēstuli, kurā bija pateikts, ka Latvijā nav veikta deokupācija, dekolonizācija un nav atjaunot likumīgā valsts svara. Un ka Latvija faktiski ir okupēta valsts un ka okupācijas varas iestāžu pienākums ir nodrošināt okupētās valsts iedzīvotāju pamatvajadzības, bet šai okupācijas varai nav tiesību ņemt starptautiskus aizdevumus 18. novembra Latvijas vārdā. Un ka mēs pēc 18. novembra Latvijas atjaunošanas mēs šos parādus nemaksāsim. Loģiski. Loģiski, tāds dokuments ir. Viņa atbilda. Starptautiskais valūtas fonds uz to neko neatbildēja. Neatbildēja. Bet nosūtīts ir. Kodza? Saņēma to vēstuli. Jā, viņi nosūtīja ar ierakstītu vēstuli. Un var sakot, ka mēs, ka 18. novembra Latvija neatbild par līdz šim ņemtajiem aizdevumiem un neatbildēs arī par turpmākajiem. Tā ka viņi varēs ierakstīt skurstenī šos aizdevumus. Un, kas attiecās uz okupācijas nodarītiem zaudējumiem, ministra kabineta komisija ir aprēķinājusi, ka okupācijas nodarītie zaudējumi ir 200 miljardi eiro. Tas ir tas, ko mums vajadzētu saņemt, bet tagad jau ir pagājuši kaut kur vai no vairāk par 10 gadiem, un šis jautājums nav kustināts. Šī komisija turpina savu darbu bez finansējuma, cik es esmu dzirdējis. Un šis parāds arvien pieaug pat uz procentu maksājuma rēķinu. Un pienāks brīdis, kad mēs saņemsim zaudējumu atlīdzību par okupācijas nodarītiem zaudējumiem. Un šis aprēķins ir vajadzīgs pat kaut vai tādēļ, lai Krievija nekad mums nevarētu savas prasības izvirzīt. Tas ir minimums, ko dod. Bet maksimālais, ko es ceru, ka mēs kādreiz saņemsim šo kompensāciju. Un politiskās partijas ir aizmirsušas par to, ka ir šāda komisija pastāvējusi, ir aizmirsušas par to, kāda ir šīs komisijas darba rezultāti. Nekur par to nepiemin Saeimas ārpolitikā. Nemaz jau nerunājot par to, ka varētu atcerēties, ka tāds pilsoņu kongress ir bijis un pastāv.